Ko tas veiks visiem, redz. Šoreiz tā kā būšu pamainījis tās te dekorācijas, jā, nē, es tagad to ietnieku un ko darba dienās braukā, jā. Ko tu vakar mainīji tās to te gaisa filtru, jā. Iegādājos, jā, tur paņēmu veiklā nopirkt to gaisa filtru, viņš ir divdaļīgs, kā tālāk tur visi redzēs. Likās, ka būs daudz vienkāršāk, bembītim liekas vācu auto, kas kā, bet Japānim ir daudz vieglāk nomainīt. Kā ja tev ir otrās sērijas bembīts, jā, tur aktīvi taurērs vai grand taurērs, jā, tad tev tas varētu būt vērtīgi zināt, ja tu gribi pats to nomainīt tos gaisa filtrus, bet pats to nekad neizdarīs. Kaut kā tā. Te jau, ja kas, tas skatās. Karoči, tas filtrs sastāv no 2 gabaliņiem, divdaļīgs viņš ir. Es vēl tur neesmu skrūvējis līdz apakšā un skatījies, kas un kā. Karoči ir šādi 2 gabali. Kaut kā liekas, jā. Kas ir svarīgi jāzina. Jāzina tam filtriņam, kur kaut kur ir bultiņas, jā. Elpošanas virziens, tātad no āras nāks iekšā, jā. Ir bultiņu uz iekšu. Tas tad mums jāzina, jā. Filtrons saucās. Tas filtrons priekšējais beņķis. Tur te jālien apakšā, reku te. Ir skrūvīti, atrodās, redzi, jāskrūvē vaļā šī tā. Tie, kas ar strojku, tiem problēma nav. Tie, kas pa strojku ņemās, tur T20 uzgals. Torks 20. Un tad viņš jāskrūvē vaļā. Es ceru, ka šis augšējais nav jāskrūvē nost. Vēl gan jau cerība muļķi mierinājums. Redz, ar to vēl nebeidzās. Reku šito plasmas vēl jāņem nost. Tur uz tādiem klikšķiem redz. Un šitien te 2 skrūvas. Uzgrieznis uz 8. Es jau tad noņēmos, kamēr atradis tādu muciņu. Karoči, te tādi 2 uzgriežņi. Reku te viņi nāk, bet tā skrūve ir afigēni garā, Un te vēl kaut kāda fiņa, reku tas skaļrunis ir. Reku tur tālumā vēl kaut kāda fiņa. Tāds knaģīts vienkārši uzspraužamais. Labi, ka tik tālu vēl, Labi. Lai jaucam tālāk viss, kas te ir. Redz, šitas plauktiņš arī jāskrūvē nost. Tas skrūvs man nepatīk. Tās garas, ko tu tik garas sev? To varbūt kaut ko varēja aizmetināt, pēc tam fleksu nogriezt, ko tādu varēja izdomāt, varbūt priekšējo riteni, lai var noskrūvēt. Pēc tik gars tas skrūvs. Kad tu tik tālu būs nonācis, redz, un tu esi laimīgais aktīvi taurer vai grand taurer īpašnieks BMW 218, redzi. Tagad mēģināt tev pastāstīt, reku ir tas vāciņš, redzi. Traukšā tāda lipiņa ir. Viņa tā hujaka. Un tad tu pataisi vaļā. Reku tev dzīvo tas filtrs sev. Tagad jāsaprot, kā viņi vajadzētu dabūt nostrāž. Kaut kādā veidā, jā. Savādāk tiekšā nedabūs. Ar vienu roku filmēt, ar vienu rādīt. Labi, pastīsies, tā jau vēl pieslēgšu. Redzēs, noņem to vāciņu. Šādi viņš nāk. Ja, šādi viņš nāk. Tā viņš varēs. Viņu var izvilkt ārā. Redz. Un te. Tu viņu var redzēt pašā stūrītī, kur. Un kā viņu ārā dabūt, es domāju, tikai brutāli. Nekā savādāk, vienkārši jāvelk ārā viss. Sistēma joga, tik daudz. Un redz, kā viņš te valkās ārā. Vienkārši čakars. 2 gabali tur tāda, viens jāstās tie virzieni. Ar bultiņu uz iekšu, jā, viņš te rāda, jā. Reku to bultiņu nesajaukt, Ja viņš ir tā izvilku, tad ar bultiņu uz salonu. Ķeksēšu otrā ārā. Kā viņi jāda uz augšu un tad ārā. Izķeksēšu, viņš ir kračs šitā stāv pusratā. Tādā, nezinu, vai tu redzi, jā. Tad viņš jādabūna uz augšu un ārā.
Un tad pirmais jāieliek, jānaliek horizontāli un otrs pa virsu jāliek, ot tā tur ir. Nu, redz, ārā ir, kā tā otra puse. Var redzēt, ka, nu, putekļi pilns. Šitā un ar bultiņu uz salonu, ja? Jāliek tā, kā tad, teiksim, pirmā ieliek nolaiž lejā, un liek otro pa virsot. Un redz, filtronam pat pamācību līdzi. Nu, tieši tā kā vajag, tieši tas, kas man ir. Bet, nu, kas man, ko es pamanīju, tai pamācībā, viņam tā viena maliņa ar šitāda. Redzi? Un to maliņu, lai var, nu, izvilkt ārā, ja? Tik jāstās to bultiņu pareizi jāliek. Uzrakstu paliek lejā. Šitai maliņai jābūt šitenī pusē. Otrā pusē tādas nav. No tā, nu ko spraudīs iekšā. No redzi, nu, nezinu kā, šitas ir tas ar to skaļrunīti. Ja tam skaļrunītim tad vajag uzreiz noņemt to vadiņu šiti nost. Un tad viņu var izņemt ārā un tur daudz brīvas vietas, jo. Uzlikt es uzliku virsū. Jā, viss tā kā vajag. Vienīgi, ka diezgan sarežģīti, kamēr viņi iekantē tur. Var diezgan satraumēt, ja tā neuzmanīgi liek, tur vietas ir pamaz. Izdomāts riktīgi nav, nu, kaut kā par roku galam man šķiet. Nu, sanāk 4 detēs, sākot atpakaļ gaitā likšu šito. Tad man jāliek šitas sāna vāciņš. Kas viņam tam sāna vāciņam ir tā? T40, T20, torks 20 šeit skrūvīt, jā. Šeit uzmaucās uz to klicīti. Tad liekas šitas vāciņš, jā, nevajag aizpirst par to vadiņu. Tas vadiņš reku karajās. Tas vadiņš, kas tur nāk tam skaļrunim, un tad jāuzliek ir tas panelīts priekšā. Nu, ko noņemties ir, jā, ir. Tā jau liks kopā, viss jau to nesafilmēs, vietas tur tik maz. Bet, nu, labi. Nu, redz, tāds tas vāciņš, jā. Šādi viņš nāk. Gribētu saukt pa durtiņām, tāpēc, ka viņam ir eņģīte. Vāciņš ir uzspraužams, eņģītes varā. Ar eņģītēm tad virinās, tad ir durtiņas. Jāliek tam priekšā, vot. Un tās durtiņas pa brīnumu vajag vienkārši uzgāja augšā. Tur viņš ir. Galvenais trāpīt uz tām eņģītēm. Nejāredz, vajadzēja tikai stingrāk uzspiest un aizgāja. Uzspied un viss. Un tāda klikšķīta nostājās vietā viss. Jā. Un trek tas skaļrunīts, jā. Jāuzliek tas vadiņš viņam. Un reku tādas 2 lipiņas ir tam vākam. Reku šitā. Viena tāda un reku vēl viena. Otra šitā, jā. Reku tādas 2 kabatiņas, tādas vietas priekš tiem. Reku, tur tālāk ir pie tā vadiņa reku vēl. Šitie maucās iekšā tur. Un tad redzi, tās skrūvīts jāskrūvē. Blin, garš tas stienis, nezinu. Taču vajadzēja kaut kā metinām tur drīzāk kaut tā. Nu, ja tur redzi, es jau nezinu, vai tur redzi. Kur tas sanāk? Reku, tur viņš. Tais kabatiņās, tās austiņas tur iespraužās, un tad viņi var saukt uz augšu. Jātrāp ir uz tām vītnītēm. Uz vītnīt, un tā kā ir, ot. Un tad tik jāņem muciņu jāskrūvē, nu baigā parikta, bļēd. Tās vietas tik maz. Es domāju papētīju tās muturus, kas ir tur skrūvējās uz tām skrūvītēm, viņš jau redz. Šite viņš baigi forši uzskrūvējās, bet te viņš tā kā nolocīts ovāls ir. Es nesaprotu, kā labi. Vai tipa, lai viņš paškontrējās, nezinu. Jo diezgan smagi iet virsū. Vai to ir kaut kādi sadarījuši, vai skrūvējies ir vaļā, un tad viņi tā ir izdarījuši vienkārši. Nezinu. Vai tas tā ir domāts oriģināli, nezinu. Jau kāds zina, tad uzrakst. No, es tev mēģināšu parādīt, kur tā finga. Reku šita tādas 4 kabatiņas, redzi.
Ja to es tev varu parādīt, un 5. vēl te ir. Te jāmauc tas panelīts te kabeteņās iekšā, ot. Re, kur viņš ir, redzi. Tās kabatiņas jātrāpa tur iekšā. Tas kabatiņās tie ķīlīši, ot. Un tas it kā būtu pats vienkāršākais viss šī pariktē. Šitā, ot. Nu, karoči, saliks tev parādīs viss. Nā, ir bišķi sacementējies, ot. Saliku es to figiņu zinu. Bišķi pačagrējos, bet saliku. Nezinu, nu, ja tev šitāds salons, tad iespējams tev tā viss arī ir. Pilnīgi mats rauj no galvas nostot. Cik daudz gaisa tagad. Rekā lido visādi pači. Pilnīgi jop, cik rāzīgi. Nomainīšu to filtru. Nu, kas ir, ja tu gribi mainīt filtru? Ko nevajag darīt? Pie Rimčika uz laukumu nevajag darīt. Taču nesanāks. Pirsā tur galīgi. Tur garām ir. Tad otrs, kas vajag darīt. Jāiet ir kursos, jogas kursos vismaz mēnesi. Nu, lai var visādas pozas ieņemt. Tas ir, blin, vajag. Labi, un tad no atslēdziņām tur vajag torku 20 un muciņu ar mazo varotoku, kas tas pavisam mazais smalkais 8 muciņu. Un tad tu nomainīsi. Un, protams, filtrs vajag. Vieta safigēna maz. Nu, mašīnīt arī maziņa, nav liela. Ko kā tā, labi. Ja kādam to vajag, lai dara un izdodās visu. Labi, ne, ja katru dienu to darīt, tas būtu daudz vienkāršāk, bet, nu, ja tu, proti tikai ritenim ķēdi uzlikt, tad tur labāk nesāks. Aizbrauc pie meistaru, viņš tev samainīs. Labs ir tā jau.